26. līdz 33. uzdevums, apakštēma kombinatorika, varbūtība, teorija un statistika. Un sāku ar 26. uzdevumu. Ir dota kopa A, kas sastāv no 4 elementiem, un pirmais apakšuzdevums ir jāuzraksta apakškopa B, kas sastāv no 2 vai 3 kopas A elementiem. Nu, un tad pats vārdiņš apakškopa, tas arī burtiskā nozīmē to nozīmē. Ņemu šo pašu kopu A, un es varu, ja man vajag 3 elementus, es vienkārši varu vienu no tiem izdzēst ārā. Nu, šī būtu, piemēram, kopa B. Nu, ja gribētu rakstīt ar 2 kopas elementiem, tad varētu rakstīt šo pašu kopu A, tikai izņemsim ārā 2 elementus, vienalga kurš no tiem. Tad tā būtu tā, tur daudz variantu ir. 26.2 ir dota kopa C, A un B ir kaut kādi veseli pozitīvi skaitļi, naturāli skaitļi, un tie būs jānoskaidro. Un ir dots kopu A un C starpība. Un, lai vieglāk būtu šo uzdevumu saprast, es uzzīmēju Vennu diagrammu, Eiler-Vennu diagrammu, un šeit ir pirmais aplīts lielais ir kopa A, tālāk šitas aplīts ir kopa C, un tad mums ir 3 tur tādas laukumiņi. Ir tas, kas ir tikai A, kas ir elementi, kas ir tikai kopā A, bet nepieder C, un tā ir arī tā starpība. Tas arī to nozīmē, ka mēs ņemam kopu A un izņemam ārā šo kas ir tas kopīgais. Nu, un tad ir kaut kādā veidā jāizpilda. Es aizpildīšu. Mums kopa A ir dota. Šeit noņemsim nost. Un tad mums ir dots starpība. Tas nozīmē caur Eiler diagrammu es ierakstu tad, ka šitie 3 un 7, tie būs iekšā šajā te gabaliņā. Un tā kā kopa A kopā sastāv no 4 elementiem, tad vieninieks un piecinieks, viņiem kaut kur arī ir jābūt tajā lielajā aplītī. Tad sanāk tā, ka šie būs šķēlums. A un C šķēlums, 1 un 5 būs šajā te, jo viņi piederēs gan kopai A, gan kopai C. Tas izriet no dotā, jo šeit var atrasties tikai 3 un 7. Un tad, kas mums te vēl pārpaliek, ir kopa C, vēl ir 10 un 15. Šeit viņi nedrīkst atrasties, viņi 10-15 viņi neatrodās kopā A, tad paliek pāri tikai šitas gabals. 10 un 15 būs šeit. Nu, un tad, kad tas viss ir saprasts caur Eiler-Venna diagrammu, tad principā var arī atbildi skaidru. Mums jānosaka A un B vērtības. Vēl ir A jābūt mazākam par 1. Viens un 5 A un B vērtība būs, jo 10-15 atrodas šeit. Un tā arī būs tā atbilde. Tā kā šeit ir daudziem arī jautājumi, kad var rakstīt tikai atbildi un kad ir kaut kas jāpamato. Nu, parasti tā, ka ja ir viens punkts, tad ļoti bieži pietiks ar atbildi, jo te īsti, nu, ja gribās tiešām kaut kā pamatot, tad var ar saviem vārdiem pierakstīt. 27. uzdevums un pirmais apakšu uzdevums jāpēršķiņ šī vērtība. Garlaicīgais variants ir paņemt kalkulatoru un savadīt iekšā, saspaidīt pareizi pogus un izreikināt, jo tur ir šī 3 un izsaukuma zīmīte, tas ir 3 faktoriāls. Tur tādā zinātniskajos kalkulatoros ir šī tāda opcija, to izmantot.
tikai jāatcerās, ka vajadzētu likt iekavās drošībai, kad raksta kalkulatorā. Bet, ja tomēr gribās izrēķināt, tad vienkārši jāzina definīcija, kas tas tāds vispār ir. 2 vienkārši noraksta un 3 faktoriāls, tas ir, ka mēs ņemam to trīnieku un tad tā uz leju 3 reiz 2 reiz 1. Un kamēr tiekam līdz vieniniekam, tāds reizinājums. Piemēram, 10 faktoriāls būtu 10 reiz 9 reiz 8 un tā uz leju. Un tad tālāk tas ir vienkārši 12. Lai izpildītu otro apakšpunktu, pat nav jāzina, kas tas tāds A burtiņš ir. Jāprot aiziet uz formulu lapu un atrast īsto vietu. Un te ir 2 vietās. Tas AN, kā mūsu gadījumā N vietā ir 5, K vietā ir 3. Ja griba kalkulatoru rēķināt, pavisam garlaicīgais variants šeit liek iekšā pareizās vērtības. Bet, ja grib galvā rēķināt, tad ērtāk būs izmantot šo. Un te ir līdzīgi, kā tas ar faktoriālu ir. Mūsu gadījumā N vietā ir 5 un tā uz leju, reiz 4 un tā uz leju, tikai šoreiz ir nevis līdz vieniniekam, bet līdz šim pēdējam. N vietā bija 5, K vietā ir 3, 5 mīnus 3 plus 1 ir 3. Tātad pēdējais reizinātājs būs 3, un pa vidu tur vairs nekā nav. 5 reiz 4 reiz 3, tas būs tas 60. Divdesmit astotais uzdevums. Šis uzdevums attiecās par kastu diagrammu, un tā kā būs tur viens piemērs kastu diagrammu, tad es atgriezīšos vēlāk pie šī uzdevuma. 29. uzdevums. Šis uzdevums ir pa ātrumiem. Tas nozīmē to, ka ir jāzina to formulu, kur ir iekšā ātrums, ceļš un laiks. Parasti šis ir populārākais variants. Ātrums ir kilometri ceļš un kilometri stundā, ja tas ir dalīts ar laiku. Un tad tā kā var rīkoties, jāizmanto būs šī formula, jāliek dotā informācija iekšā un kaut kādā veidā būs jāsastāda vienādojums, kur iekšā būs tikai tas x, kas ir jāprēķina un skaitļi. Un tad sāku ar pirmo informāciju, dots, ka ātrums tas ir 66, un S šajā gadījumā nav zināms. Ir tā, ka S būs šajā gadījumā, es viņu apzīmēšu pa S1, un laiks ir dots T stundas. Un tad no šejienes S1 būs 86 reiz 4. Un tad ir nākamais, mums ir nākamais posms, kurā autobus brauks 3 stundas ar citu ātrumu, un tad ir ļoti līdzīgi. Ātrums šajā gadījumā ir x, es lieku iekšā šeit. Es apzīmēšu to ceļu kā S2 šajā gadījumā, un T laiks ir 3 stundas. Un tad no šejienes S2 būs 3x. Jā, nu tad ir vēl pēdējā informācija, ka visa brauciena laikā vidējais ātrums ir 80 km/h. Un brauciens sastāv no 2 posmiem. Un šajā gadījumā ceļš sastāvēs no S1 un no S2, lieku iekšā, un pa vidu ir pluszīme, jo mums ir jāsasumē. T, jeb laiks, tas ir 4 plus 3, kopā autobus pavadīja 7 stundas, sākumā 4 stundas, tad 3 stundas. Nu, tas ir zināms. Un 80, tas ir vidējais visu braucienu ātrums,
To arī tas jau ir vispār dots, liekam iekšā, un tad gala rezultātā būs iegūts vienādojums, kur tikai x ir un skaitļi. Iegūst šādu vienādojumu. Šo vienādojumu var rēķināt dažādos veidos. Viens variants ir izmantot proporcijas pamatīpašību. Uh, 80, 81, nu tad krusteniski. Šitas reiz šitas būs vienāds ar vieninieku reiz šo skaitītāju. Man visvieglākais šis variants liekas, ka mēs vienkārši, ja ir vienā pusē daļa un otrā ir vienkārši skaitlis, mēs varam to septītnieku tur pārcelt otrā pusē kā reizinātāju. Tad būs uzreiz jau gatavs. Un tad es tā arī izdaru. Sanāk, ka šitas te skaitītājs būs vienāds 80 reiz 7. Parasts lineārs vienādojums. Un beigās neaizmirstam tikai pierakstīt arī mērvienības. Rezultāts ir gatavs. Un var arī drusku pēc veselā saprāta nedaudz pārbaudīt. Vienmēr, ja kaut kāds drusku garāks uzdevums, centieties kaut aptuveni novērtēt, vai tas rezultāts ir ticams. Nu, ja vidējais kopā, vidējais braukšanas ātrums 80 km/h, ja sākumā brauc 86 km/h, loģiski sanāks mazāk nekā 80 km tajā otrajā, tagad tās 3 stundas brauc otrajā daļā. 30. uzdevums. Es uzreiz dodos uz jautājumu. Jautājums, cik turisti ir grupā. Un šajā uzdevumā vispirms vajadzētu saprast, kā veidojās tas kopējais turistu skaits grupā. Tas ir uzrakstīts pirmajā teikumā. Tur ir teikts, ka ir tādi turisti, kas runā abās valodās, un netiešā veidā ir pateikts, ka ir arī tādi, kas runā vai nu tikai angļu valodā, vai tikai franču valodā. Un te būs tāda neliela schēma. Tas, ko es pateicu, ir 3, es tos turistus salieku 3 kastītēs, un, ja izdotos saprast, cik katrā kastītē ir turisti, tad kopējo skaitu arī varētu izsacināt. Un pirmajā kastītē ir tie turisti, kas runā abās valodās, un tas jau ir uzrakstīts, ka kopā ir abās valodās runā 8 turisti. Un šeit ir tā, ka tie turisti, kas runā angļu valodā tikai, tas skaits nav uzrakstīts, jo mums ir pateikts, ka kopā ir 24 turisti. Angļu valodā tie var būt gan tie, kas runā abās valodās, gan arī tie, kas runā angļu valodā. Un, lai iegūtu, cik runā angļu valodā, tikai angļu valodā, ja šajā kastītē, cik piederēs, tad var noņemt nost tos 8 turistus, kas runā abās valodās, un paliks pār 16 turisti šajā kastītē. Un līdzīgi arī tur ir pateikts, ka franču valodā runā 15 turisti, un izņemam ārā tos, kas runā abās valodās, un pāri paliek 7 turisti. Šāds būtu tas korektais pieraksts. Tad, kad mēs zinām, cik ir katrā no tām kastītēm turistu skaits, tad ir saskaitām kopā atbild 31 turists. 31. uzdevums, un šis ir uzdevums, kur patiesībā vispār nav jāzina, kas pie tādi pa ķeburiem, kas tie tādi PAB. Principā atliek tikai aiziet formulu lapā uz vajadzīgo vietu, varbūtība teorija. Mums ir šeit teikts, ka A un B ir nesavienojami notikumi. Un te ir arī teikts nesavienojami notikumi. Un šajā formulā iekšā ir gan tas A apvienojums ar B. Šis ir jau mums dots. P no A arī ir dots. Un te būs nezināmais P no B. Un
tas, kas te atliek, jāgrūž iekšā formulā skaitļi, un tas P no B to var uztvert kā X, ja nezināmo lineārs vienādojums, un viss rezultāts gatavs. Nekas nav jāzina, kas tur vispār notiekās. 32. uzdevums. Ir doti 20 sportisti un 11 uzbrucēji, 7 aizsargi, 2 vārdsargi. Tas visticamāk ir hokejs. Un jāprēķina varbūtība, ka dopinga kontrole nejauši izvēlētie 3 sportisti būs uzbrucēji. Un tad ir varbūtība pamata formula. Varbūtība ir vienāda ar labvēlīgo iznākumu skaitu dalīts ar visu iznākumu skaitu. Ja izdotos saprast, cik ir labvēlīgo iznākumu skaits un cik ir N, tad arī būtu atbilde arī varētu secināt. Un šeit ir jāsaprot šajā uzdevumā, mums ir labvēlīgie gadījumi. Es apzīmēšu uzbrucējus ar vienkārši U1, U2, U3 un tā līdz U11. Un pirmais gadījums mums ir tāds, ka ir izvēlēts pirmais uzbrucējs, otrais uzbrucējs, trešais uzbrucējs. Un te ir, piemēram, kaut kāda pilnīgi cita situācija. Es izvēlos 4. uzbrucēju, pieņemsim 8. uzbrucēju, paņemsim un 10. uzbrucēju. Un tad ir, cik es ir vispār šitādus te izrakstīt rindiņā uz leju, cik kopā var izvēlēties 3 uzbrucējus. Un te ir jāsaprot formulu lapā, kas šitie tādi tie CNK, ANK, kas tie tādi ir. Un tas arī to nozīmē. Tas CNK nozīmē šajā gadījumā mums ir kopā 11 uzbrucēji un jāizvēlās 3 uzbrucējus. Un to skaitu, cik vispār veidos to var izdarīt, to apraksta šitas te. C nozīmē, ka secībai nav nozīme, vai mēs izvēlamies sākumā pirmo uzbrucēju un otro uzbrucēju, vai otrādāk, tam nav nekāda nozīme. Un variācijas nozīmē, ka secībai nozīme. Ir svarīgi, ka mēs sākumā izvēlamies pirmo uzbrucēju, tad otro uzbrucēju, nevis otrādāk. Un šajā gadījumā tas būs tātad C. Un kopā ir labvēlīgie iznākumi no 11 uzbrucējiem, 3 uzbrucēji, tad liek tālāk formulā iekšā visu. Garlaicīgais variants ir, ko es droši vien ieteiktu, ka tas būs ātrāk. Ņemam kalkulātoru, saspaižam, jāsaspēj pareizi pogas un rezultātā iegūsim 65. Nu, bet ja tomēr gribās pašam pildīt, tad ir atkal jāatcerās, kas bija tas izsaukums-zīmīgi, tas bija faktoriāls, un kaut kādā veidā būtu jānoīsina. Un tad ir parādīts tas, kas te ir noticis. Es izrakstīju 11 faktoriālu, 11 reiz 10 reiz 9 reiz 8, un tālāk es apstājos, es vairs nerakstīju 8 reiz 7 reiz 6 un tā tālāk. Tad tālāk es to visu pierakstīju sīkāk, tas ir tas 8 faktoriāls. Un tas dod to, ka augšā apakšā ir vienāds reizinātājs, šitien te 8 faktoriāli var noīsināt ar šo faktoriālu. Tas ir tāds triks, kā var labi noīsināt. Tas, piemēram, labi strādā tad, ja tas faktoriāls, tas skaitlis būtu tik liels, ka nevarētu kalkulātoru izrēķināt. Ja te būtu, piemēram, 50 faktoriāls jārēķina to ar kalkulātoru, viņš neļaus vairs rēķināt to. Nu, un tad šitien te apakšā mums vēl paliek tas 3 faktoriāls, ko es jau izrakstīju reizinātājos. Te arī sākumā mēģinām īsināt un tad tikai reizināt beigās, ja bez kalkulātora. Un šitien te mums paliek 5. Un tas arī tas, kas te ir. Te bija reizināšana zīme pa vidu. Jā, un tad beigās ir šāds rezultāts. Un tad mums ir jāatrod visu iznākumu skaits. Visi iznākumi būs šajā gadījumā. Te var brīvi ņemt ne tikai uzbrucējus jāņem. Mēs varam ņemt vispār jebkādu. Tātad viens piemērs. Es izvēlos, piemēram, 7. uzbrucēju. Tad es izvēlos
aizsargu, pieņemsim, otro aizsargu paņemšu, es viņu apzīmēšu ar A, un tad tas būs indeks. Es vēl izvēlos, pieņemsim, sesto aizsargu. Es viņu vienkārši, tas ir apzīmējums, tas A6. Tas nozīmē, ka var būt pilnīgi jebkā. Mums ir kopā 20 sportisti, un es varu brīvi izvēlēties trīs no šiem 20. Un tas nozīmē, ka būs secībai nav nozīme, bet tātad tās būs atkal kombinācijas. Tie būs tie labvēlīgie iznākumi. Ņemam, liekam formulā iekšā, no formula lapas var redzēt, liekam iekšā, galvenais ir šī vieta. Un tad atkal var izmantot to, var, protams, ar kalkulatoru rēķināt, tad uzreiz būs rezultāts gatavs, vai arī tu izmanto to triku, ka 20 faktoriālu pāraksta 20 reiz 19 reiz 18 reiz 17, un tad mēs apstājamies, un šitas būs 17 faktoriāls, un tas dos to, ka šitos te varēs labi noīsināt. Un līdzīgi tur 18 var noīsināt ar 6, paliek pāri 3. Un var arī beigās reizināt. Ja rēķināt ar kalkulatoru, liekam iekšā šitos te, un tad ar kalkulatoru var abus augšu apakšu izdalīt ar 5 šajā te vietā, un tad iegūt rezultātu. Bet tā kā es gribu galvā izrēķināt bez kalkulatora, tad liekam iekšā šitos te, atstājam kā reizinātājs, un reizinātājs var viegli noīsināt, un noīsinot, tad beigās paliek 11,76. Uzdevums pabeigts. Trīsdesmit trešais uzdevums - dota kastu diagramma, un es sākumā pastāstīšu par to kastu diagrammu, kas tas tāds vispār ir. Un tas visvieglāk to saprast caur piemēru. Kastu diagramma, vienkāršot runājot, tas ir veids, kā var attēlot datus, un šajā gadījumā ir doti komandas spēlētāji gūtie punkti, un kopā ir 12 spēlētāji. Un tie punkti sakārtot augošā secībā, sākot ar 3 līdz 14. Un tad sākam ar to 3. Tas 3, tas minimālā vērtība, tas ir šeit attēlots kastu diagrammā. 14, tā ir maksimālā vērtība, tā ir šeit attēlota. Un tad mums ir šis 6, tā ir mediāna. Tas nozīmē, ka te ir 12 spēlētāji kopā un ir jāņem pa vidu, jānovelk. Šajā gadījumā, ja ir pārskaits, tad pa vidu atradīsies, šitas būs tas vidus. Tas nozīmē 6 spēlētāji ir pa kreisi un 6 pa labi no šitās līnijas, ko es te novilku. Un mediāna būs šeit, tā līnija. Nu, un tad var vēl sadalīt uz pusēm tās puses, un tas nozīmēs, ka šī būs tā sakotā pirmā kvartile, un šajā gadījumā šeit būs trešā kvartile. Un tas nozīmē to, ka šie dati tiek sadalīti 4 daļās vienādās. Šajā gadījumā varēja tiešām sadalīt vienādās, ja ne, tad tur ir nedaudz sarežģītāk. Un šajā mazajā gabaliņā būs 1/4 no visiem komandas spēlētājiem, nu, konkrēti punktiem. Šeit būs arī 1/4, un šeit kopā šajā taisnstūrītī puse no visiem komandas spēlētājiem. Viņi te tiek ielikti. Un šeit būs tā mediāna. Tas nozīmē, pa kreisi mums šī tad ir puse no visiem spēlētājiem, un pa labi būs puse no visiem spēlētājiem. Un šeit jau var principā izpildīt otro apakšu uzdevumu, tur, kur bultiņi jau ir pielikti galā, tas ir vienāds ar 11. Tā būs tā vidējā vērtība šajā gadījumā starp 10 un x. Matemātiski to pierakst šādi. Līdzīgi arī šeit mediāna, tā kā viņi nesakrīt ar konkrēto punktiem konkrētajiem,
tad jāņem vidējais ar 5 un 7, un tas ir 6 vidējais. Un šajā gadījumā x var uzminēt, bet, ja gribās tomēr rēķināt, tad var izmantot proporcijas īpašību. Tas nozīmē to, ka vieninieks reiz šitas te skaitītājs būs vienāds divnieks reiz tas reiz 11. Jeb ātrāks variants ir vienkārši uzcelt to divnieku te augšā, un tad pazudīs šajā vietā vispār tas divnieks. Tas bija tas mērķis. Un tad rēķinot 10 plus x būs vienāds ar 11 reiz 2, un tad no šejienes x būs 12. Lineārs vienādojums. Ļoti vienkārši. Jā, un tad es šeit pierakstīšu vēl augšā tās kvartiles. Dažādos literatūras avotos ir dažādi varianti iespējami, bet viens variants ir tāds, ka sākt ar Q0, Q0 būs tā nultā kvartile, un tā būs vienāda ar to trīnieku, Q1 būs vienāds ar to četrnieku, Q2 sakrīt ar mediānu, tas ir vienāds ar 6, un te nākamais ir Q3, un te ir Q4. Kā to atcerēties? Nu, jāatcerās, ka kvartils ir tās līnijas, šitās līnijas, un numerācija sākās ar Q0. Un tad tālāk ir 13.1 uzdevums, ir jānosaka starpkvartiļu amplitūda. Vispirms ir jāsāk ar amplitūdu. Amplitūda ir, vienkāršot runājot, tas ir maksimums mīnus minimums starp kaut kādiem punktiem vai datiem. Un šajā gadījumā jāsaprot, no kā mēs ņemam to maksimumu un no kā minimumu. Un te ir starpkvartils. Starpkvartils noteikti nebūs tie gali, jo pats nosaukums jau pasaka, ka tas ir kaut kur pa starpu tās kvartils atrodas. Nebūs arī mediāna, jo tas nav gluži pa starpu, tas ir pa vidu, nevis pa starpu. Līdz ar to paliek pāri, ka starpkvartils būs tas Q1 un Q3. Un tagad mums ir jānosaka amplitūda starp šitiem Q3 un Q1. Šo starpkvartiņu amplitūdu, šo jēdzienu vispār var neatcerēties, to var vienkārši pēc veselā saprāta izdomāt. Kā tas matemātikā bieži ļoti labi strādā. Un amplitūda, kā es teicu, tas lielākā vērtība mīnus mazākā vērtība. Šajā gadījumā mums ir divas starpkvartiles, un tas ir 11 mīnus 4, sanāk 7. Brīnišķīgi. Jā, un tad vēl bija tas, ko nevar noteikt no šitā te kastu diagrammas. Vēl svarīgi piezīme, ka šis ir tikai piemērs. Te var būt arī pilnīgi savādāk šitie te skaitļi, bet viņi arī kaut kāds cits variants var reprezentēt tieši tādu pašu kastu diagrammu. Vai te var būt arī, piemēram, 100 spēlētāju gūtie punkti, kas arī var nejauši reprezentēties šādā veidā. Tur tiešām tas ir tikai piemērs. Un no kastu diagrammas nevar pateikt, piemēram, cik spēlētāji gūši ir 3 punktus. To nevar pateikt. Mēs tikai zinām, ka minimālais būs 3 punkti un arī maksimālais 14 punkti. Mēs nezinām, vai būs 2 spēlētāji gūši tik daudz punktus vai 1, vai varbūt kaut kāds savādāks skaits. Mēs nevaram arī pateikt, cik būs šeit iekšā šajā te, piemēram, pleķītī, cik tur būs, kādi būs tie punkti. Šajā gadījumā ir viens spēlētājs gūs 7 punktus, otrs ir 8 un vēl viens ir 10 punktus gūši. Bet tur varētu būt arī savādāk, varbūt 7, 10 un 10, piemēram, šajā gabaliņā, tajā taisnībā. Tas nozīmē, ka nav iespējams pateikt no kastu diagrammas vidējo vērtību, varbūt izņemot kaut kādos šausmīgi dīvainās situācijās. Un nevar pateikt modu, moda ir biežums. Visbiežāk spēlētāji gūši vai nu 3 punktus, vai nu 4, vai nu 5 punktus, jo pārējie tas punkti sadalās tur pa vienam. Un šeit bija
uz atpakaļ bija viens uzdevums, un tad to tagad var arī izpildīt, kuru no lielumiem nevar noteikt no kastu diagrammas, un kvartilas, protams, ka var noteikt, mediāna ir īpaša kvartila, viņi tā var uztvert, to var noteikt, minimālo vērtību var noteikt, un modu nevar noteikt. Arī, ja būtu atbilžu variants vidējā vērtība, arī to nevar noteikt. Ja būtu atbilžu variants amplitūda, tad tur var noteikt dažādas amplitūdas, gan starp maksimālo vērtību, gan minimālo vērtību, gan starpkvartiļu amplitūdu. Un, jā, tā aptuveni tas ir. Vēl viena lieta, ko nevar noteikt, šajā gadījumā bija runa par komandu spēlētāju gūtajiem punktiem. Nevar noteikt, cik kopā komandā ir spēlētāji. Šajā gadījumā tas bija pateikts, ka ir, nebija pateikts uzdevumā, cik ir komandas spēlētāji. Bet pēc tam, kad bija izrakstīts visu spēlētāju gūtie punkti, tad no šejienes varētu pateikt, ka 12 spēlētāji. Patiesībā tur var būt arī kāds cits spēlētāju skaits.